Labdien! Te mēs! Šodien mums tēma uzacis. Tā kā mums bija pāris meitenes, kas interesējās, kā viņas īsti iekrāsot, tad mēs parādīsim principā 4 dažādus variantus. Man liekas, ka 4 arī ir maksimums. Ja neskaita vēl tetovēšanu, bet to nē. To mēs neatbalstam. Un es parādīšu uz Gintas sākumā 2 klasiskākos, kas ir ar uzacu zīmuļiem. Un Meilonam ir 3 produktu priekš uzacīm. Ir tātad klasiskie Master Shape. Tad nākamie ir jaunie uzacu zīmuļi, kas saucās Brow Satin. Tie ir ļoti labi. Jā, es parādīšu, kādi ir. Un tie ir tās uzacu želēs, un vēl ir arī acu ēnas, kur palīdzību var iekrāsot uzacis. Nude palete. No nude paletes, jā. Te ir pāris toņi, kurus var izmantot, lai iekrāsot uzacis. Tā. Atkal uzņemsim laiku, lai tomēr mēs iekļautos šajās 5 minūtēs. Un tad es pirms uz Gintas parādīšu. Man uzacis nav iekrāsotas. Jā. Bet arī nav. Man arī nav. Jā, man paši pa sev viņas ir diezgan tumšas, tāpēc varbūt tik ļoti neredzēs atšķirību. Jā, bet nu uz manis noteikti redzēs, jo es esmu gaiša. Tā, aiziet. Tā, tātad vispirms izvēloties šo te produktu ir jāizdomā par krāsu. Un uzacu zīmuliem, kura produktam jābūt tādā krāsā kā uzacu. Tev par cik tu esi blonda, tad es ņemšu arī šo te gaišāko. Un, lai iekrāsot uzacis, ir vairāk veidus. Pirms mēs varam noteikt punktus, 3 punktus. Uzacu sākuma punktu, kur uzacīm jāsākās. Tad vidējais. Pirmais iecaur nāsu ārējo malu un acis iekšējo stūri, tur ir sākuma punkts. Vidējais augstākais iecaur nāsu ārējo stūrīti, acis ābolu, te ir augstākā daļa. Un ārējais stūrīts un šeit te atsārējais, tur ir beigu punkts. Principā pēc tiem punktiem tev atbilst. Jā, bet es savu parasti ņemu tumšāku toni. Tumšāku? Jā, es savu ņēmu vidēju. Man patīk mazliet tumšāks ir. Jā, bet vienīgais, ja tumšāks uzaciņas iztīsies skarbākas. Nu, tas skarbā. Ok. Vispirms saķemēju viņas uz leju, lai Vai uz leju? Es izstāstīšu. Tāpēc, ka mēs vispirms, lai noteiktu formu. Un tad es aizkrāsoju. Bet es mēģinu formu nosakstot tieši smuki saķēmēju visu. Jā, es izstāstīšu otrai. Šis ir viens variants, kā. Mēs uztaisām formu, sanāk no augšas, paskaties, no augšas. Tad mēs viņus saķēmējam atpakaļ uz augšu un uztaisām formu no apakšas. Tā. Atkal saķemējam. Nu, un tad var aizkrāsot vidiņu. Te, šīs te. Nu, tā paskatīties. Un kas arī ir interesanti, tad uzacīm vienmēr sākums jau pats par sevi ir, tev gan viss caur viņas vienādi izteiksmīgs, bet bieži vien tā, ka, lai viņas neizskatītos kā uzliktas, ja, tad daudz svarīgāk ir izcelt šo te vidusdaļu. Nevis sākumu. Kāds saki? Šādiet smuki. Smuki? Nu, redzēji? Nu tā, tas ir viens variants. Mums vērējas. Otrs variants ir jaunie Master, šis bija klasiskais Master Shape. Otrs variants ir ar Brow Satin, tas jaunais uzacu zīmulīts, tad tu gribi tumšāk tomēr, ja? Jā, man būtu tumšāk. Jā, jo, teiksim, gaišmatēm arī jābūt tumšāks, jo, lai tu neizskatu visam vēl savukārt tumšmatēm, varbūt pat labāk ir nedaudz gaišāks. Šim zīmulītam ir tas plus, ka viņš ir ļoti smalks, un viņu var krāsot tā kā matiņu tehnikā. Un otrā pusē viņam ir tāds aplikātors, ar kuru palīdzību, jā, mēs aizkrāsosim ciet. Atkal saķemējam, tagad parādīšu citu variantu. Saķemējam augšanas virzienā, un ar šo te smalko zīmulīti mēs aizpildam tukšās vietiņas. Ja te mēs iztaisījām formu sākumā un pa augšu, pa apakšu aizpildam, tad šeit tikai tukšās vietiņas, un viņš izskatīsies dabiskāk, jo man vispār ļoti patīk, kā izstās dabisks uzacis, nevis tādas nosmērējās. Es tā neapspēšu uzkrāsot. Tev būs ātri, tev tikai šēlā iet. Paspēļies. Tā. Un tā kā pa matiņam viegli tādām vieglām velkojušām kustībām izkrāsojam. Redzi? Jā. Viņa tāda biezāka, tāda, nu, dabiskāka. Atkal var saķemēt. Un tad otras puse ir domāta, ja tu vēlies nedaudz izpludinātāku efektu. Zemāk. Jā.
Labi. Tā, es Ditas parādīšu minūtes laikā. Jā. Šīs žēlējas. Es izmantoju Ditai Dark Brown. Jā, jo Jā, tad Ditai ļoti tumša. Tā. Labi, viņa ir ļoti vienkārša. Viņa ir... Tā. Jo es īstenībā arī tev varu pārēt pārā žēlēju. Bet man kaut kā šā žēlēja saķepina mazliet. Tāpēc, ka tu par tumšu ņem. Tā uz atpakaļ, laikam, sākums saķemē. Tā es izstāstīšu. Respektīvi, jā, jo man tāds tumšas. Ja viņu atpakaļ virzienā ķemē, tad mēs arī iekrāsojam, bet tad vajag uzmanīgi, jo citreiz viņas tad veido to saķepināto. Un var arī, es nedaudz, bet es esmu to pašu. Jā, pat vēl 30 sekundes. Kas ir poštā žēlē, vai viņi var veidot arī formu. Un pirmkārt viņi nofiksēs tajā virzienā, kā jūs gribēsiet. Tad nākamā ir noda palete. Es Ditai izmantošu... Kuru? To spīdīgo. Es domāju, to tumšo. Arī, ja mēs skatāmies, jā, jo melns būtu pa traku un tad tumšu brūno. Un tur arī priekš blondīniem. Kas te jāievēro? Izmantojot ēnas, tas vienmēr rezultāts sanāks tāds pufīgāks. Jā, viņš būs pludinātājs, jo zīmeļiem mēs Jā, bet es izstāstīšu vēlreiz to visu secību. Ja mēs gribam visdabiskākās, tad ar želeju. Ja mēs gribam vidēji, teiksim, dabiskas, tad es iesaku ar acu ēnām, bet tad vajadzīgs līpas formas otiņa. Šitā var parādīt. Jā, tur redzēt. Tā, un krāsojot ar ēnām, arī tas pat var saķemēt augšanas virzienā, var aizpildīt tukšās vietiņas. Var uztaisīt formu, kā es taisīju šai uzacī, un tad, nu lūk. Un tad trešais variants, kas jau man liekas ir nedaudz tāds izteiksmīgāks, būtu šī uzacis, kas ir ar to smalko zīmelīti, un šis būtu tāds, teiktu, izteiksmīgākais. Šis? Nu jā, tāpēc, kad ir zīmuls ir krēmīgāks, ēnas ir makskāks. Tā izteiksmīgāk? Jā, es zinu. Varbūt tas, ka tonis tumšāks. Nu droši vien. Jā, bet principā, ja mēs taisam apkārt formu no apakš, no augšu, tad viņi sanāks izteiksmīgāka, bet ja mēs tikai saķemējam vai aizpildam ar ēnām, tad būs dabiskāk. Tā kā 4 veidi, kā uztaisīt uzacis. Īpaši atšķirība nav liela, bet katrā ziņā... Kā kur ērtāk? Kā kur ērtāk? Es izmantoju tikai šos mazos zīmolīšus. Un kā tu dari? Arī tā var. Jā, un šeit es redzu saķemēju pirms uz leju. Jā, es arī saķemēju. Nē, bet es kā teicu, saķemējuši tā te. Uz augšu. Un tad vienkārši tā. Jā, bet ja tu saķemēji uz leju, tad labāk var redzēt to augšējo formu. Jā, es arī zinu. Tā varianti. Labi. Nu tā, cerams, ka jums noderēs. Un, ja kaut kāda specifiska jautājuma par uzacīm, par uzacu krāsām, ja tad dodiet mums ziņu. Jā. Kā paldies. Paldies, un nākamajā video mēs būsim 4. Nē, 3. Nu, tu jūs redzēsiet. Lai jūs kaut pārsteigumi. Labi. Es redzēšu. Tā.